Jūras krasta erozijas šķērdē pie Liepājas notekūdeņa attīrīšanas iekārtām ir nopietna problēma. Pēdējo 10 gadu laikā jūra paņēmusi aptuveni 30 metrus no krasta. Tāda lūk izskatās fotogrāfija, kas uzņemta pirms 10 gadiem. Tagad reāli var apstīties, kā tas izskatās dabā un kā uz fotogrāfijas. Un, ja ņem vēl vairāk gadus atpakaļ, tad kaut kur jau ir, kad sāk būvēt attīrīšanas ierīces, tad jūra bija kaut kur 150 metru attālumā. Tāda krastlīnija izskatās šodien, līdz vecajai klorēšanas mājai vien 10 metri, bet sākotnēji tā būvēta vismaz 150 līdz 200 metrus no krasta. Baltijas jūras krasta erozijai šķēdē pie Liepājas ūdens notekūdeņa attīrīšanas iekārtām nevajadzētu būt tikai Liepājas vai uzņēmumu Liepājas ūdens problēmai. Un tā būtu jārisina valstiskā līmenī, sākot ar izpēti un beidzot ar konkrētiem tehniskiem risinājumiem. Taču pagaidām aktivitāšu maz. Acīm redzot, jūra vēl nav pienākusi pietiekami tuvu. Iepriekšējo krasta aizsargu konstrukciju uzņēmums kopā ar Viceministriju 2 posmos izbūvēja 2005. un 2007. gadā. Pēc nopietniem krasta bojājumiem pēc lielās 2005. gada janvāra vētras. No cinkotas stieples veidotos maisos pildīja nelielus akmeņus, bet aizdītajā ziemā vētras tos nopietni papostīja. Jūra tomēr dara savu un viss ir atkarīgs arī kāds ir straumes un viss, un kādi vēji pūš. Bija šogad gada sākumā, kad jūra praktiski centās parakties apakšā zem krasta stiprinājumiem. Pēc speciālistu ieteikumu jūras krasta stiprināšanai tagad labāk būtu izmantot pēc iespējas lielākus laukakmeņus, kas arī oktobra beigās novembra sākumā tika izdarīts. Krasta stiprināšanas darbi noritēja aptuveni 200 metru garā posmā vietās, kur krasts cietis visvairāk. Mēs esam atveduši vairāk 300 mašīnas ar laukakmeņiem. Tā kā mums tagad notiek jaunā izvadu būvniecība, ir celtnieks mums strādā, viņiem ir jaudīga tehnika, un tad mēs palūdzām, lai nāk palīgā. Atsevišķi krasta posmus esam nostiprinājuši, un varētu teikt, ka krasta stiprinājums ir apmierinošā stāvoklī. Nevis teicamā labā, bet tā šobrīd apmierinošā. Krasta stiprināšana izmaksāja aptuveni 20 000 latu. Tomēr tas ir īslaicīgs risinājums, un lai arī pasargātu Karostas rajonu jūras piekrastu no erozijas, būtu nepieciešama mola būvniecība jūrā. Šīs aizsargu konstrukcijas tehniskais projekts jau izstrādāts pirms vairākiem gadiem. Ir veikts izpētes, ir jau projekts uztaisīts, un projektā ir paredzēts būvēt būnu. Tas ir tāds molam veidīgs hidrotehniskā būva, apmēram puskilometru jūrā iekšā. Un tā kā valdošās straumes virzās no dienvidiem uz ziemeļiem, un smilts arī līdz ar to plūst no dienvidiem uz ziemeļiem, ja iebūvēs šādu veidu būvu, tad viss smilšs sanes aizturēties līdzīgi, kā tas ir Liepājas pludmalē, jo tur arī liedaks pieaug un pretēji procesi, kā pie mums. Tāda lūk izskatījās smilšu aizsargu valņi vasarā, kad tie ir būvēti. Šobrīd tie izskatās tādi. Var labi redzēt, ka pludmales zona pirms aizsargu valņi ir kļuvusi platāk, jo nožogojums pirms tam skalojās ūdenī. Tas liek domāt, ka mols jūrā varētu būt risinājums, ja vien to pareizi un kvalitatīvi uzbūvēs. Diemžēl ir viens būtisks apstākļus, kas neļauj pagaidām projektu realizēt. Finansējums. Eiropas finansējumu vai saistībā ar vējģeneratoriem kaut ko. Jo runa ir par lielu naudu. Ja, teiksim, būs kaut kāda ekonomija, jūra, ja kārtīgi neuzstāsies, tad viņi var visu arī paņemt, noārdīt. Pirms aptuveni 3 gadiem veiktie aprēķini liecina, ka šādas aizsargbūves celtniecība izmaksātu ap 5 miljoniem latu. Krasta erozija reizē ar iespēju izmantot jūras un viļņu spēku elektroenerģijas ražošanā pēta arī Liepājas universitāte. Liepājas universitātē esam sākuši pētīt šo problēmu un konstatējuši to, ka ir jāveido darba grupa šīs enerģijas pētīšanai un tehnoloģijai, kādā veidā viņi varētu iegūt, jo mums ir svarīgi tas, lai mēs pirmām kārtām, protams, aizsargātu šo krastu no šīs erozijas, un otrkārt, kā blakus produkts, protams, tas varētu būt šī viļņu enerģija,
izvietojot platformas tuvu krastam. Krasta erozija, kas apdraud Liepājas notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, ir problēma, kas būtu jārisina valstiskā un varbūt pat Eiropas līmenī. Un bail pat iedomāties, kas varētu notikt, ja kādu no ziemas vētrām paņemtu vēl kādus 10–20 metrus no krasta.